Balvu novadā aizvadītas mājas kafejnīcu dienas, kur jaunu un arī sen nejustu garšu baudījumu varēja gūt kā vietējie, tā novada viesi. Viena no kafejnīcām, ko apmeklēja viesi, ir Ainaviskā vietā, 17 dīķu ieskautajās paradīzēs. Šajā vietā saimnieko Sanita un Normunds. Saimniece atzīst, ka liels atbalsts šajā notikumā ir viņas komanda. Tā kā es esmu ļoti aktīva pati, tad man ir ļoti liels draugu loks. Un pirmkārt, vislielākais palīgs man labā roka ir dēls Ričards. Lielās meitas jau ir, viena ir mazbērniņa, otra jau arī dzīvo pa Salaspili. Un Ričards ir tās, tad mēs pa naktīm abi domājam ēdienkartes, mums ir ģimenes čatiņš, sūtam, ko darīsim, kā būs, meitenes apstiprina. Arī viesu uzņemšanas dienā paradīzēs valdīja rosība, katram darot savus pienākumus, lai būtu gatavi viesus sagaidīt tā, kā iecerējuši. Ir tas adrenalīns, un šodien liekas, vakar pus 3 gulēt, šorīt no rīta 6 augšā, un jāsapucējas druscītiņu, un atkal, un draudzene saka, Sanīt, bet man tas patīk. Mēs viņa to un to, viņa mani no pusvārda, un Normunds arī tur gabalā, Normunds tas vēl, un visi no pusvārda. Un beigās jau skatāmies pulkstens, un viens to, un ātri visu sadaram vienmēr. Komandas atbalsts svarīgs šiem mājas kafejnīcas dalībniekiem ir jau no paša sākuma. Mainoties idejām, receptēm, tapa arī 2 dienu piedāvājums gardēžiem. Piedāvājumā būs apelsīnu burkānu biezzupa ar zaļiem grauzdiņiem un bekonu šķēlīts pa virsu. Otra būs meksikāņu konkare, arī tā kā sautējums ar latviešu piesitienu. Paša cepta maizīte būs. Tas ir tā. Tad būs starterīši, pirmie 2 būs kā jau Latgalē pieņemts speķīts, bet savādākā veidolā, nevis šķēlē, bet savādāk, ar mazsālītu gurķi. Otrs būs lielopa tartariņš, arī starterītī, tāds maziņais sāku. Un tad jau būs Ričarda gatavotā garšīgā braunija kūka ar siera kūku. Vēl papildus visam minētajam ir vafeles, tortiljas, kā arī dažādi gardi dzērieni. Patīkams satraukums, jo nezinu, cik cilvēki būs vai arī ko sagaidīt. Tad ģimeniska sajūta uzreiz ir, jo tagad mūsu ikdienas rutīnā bieži nesatieku vecākus, un tad vismaz ir tāda iespēja atbraukt šeit un palīdzēt un visiem kopā būt tiešām tāda ģimenes svētki. Un kādu kokteili tad tu tagad meistaro? Tā būs kiviju limonāde. Man personīgi viņa ir tāds favorīts, ļoti atspirdzinošs, vasarīgs dzēriens. Un tātad kiviju biezenis ar gāzēto ūdeni un vēl spraitiņu. Vēl mazi dekoriņi, un tad dzēriens ir gatavs. Mājas kafejnīcu apmeklētāji varēja baudīt ne tikai gatavoto maltīti, bet arī dabas ainavu un atmosfēru. Es teikšu, ka interesanti, ka var aizbraukt cilvēki un redzēt, nokļūt tādās vietās, kur viņi varbūt nekad nav bijuši. Iepazīties ar saimniekiem, varbūt par kuriem viņi ir tikai dzirdējuši, nobaudīt ēdienus, parunāties. Es domāju, arī pašiem kaut kāda izklaide zināmā mērā. Jauki atbraukt pasēdēt un iebaudīt ēdienus laigā dabā pie galdiņiem, tā kompānijā savā. Patīk skaistas vietas, redzēt čakus cilvēkus uzņēmīgus. Kaut ko pagaršot tādu, ko nemājā. Man meksikāņu cepiens ļoti gāja pie dūšas. Vēl mājas kafejnīcas cepiens paradīzēs viesi varēja aplūkot dažādas bērnu radītas gleznas īpašā izstādē.